Paldies, jā. Noticiet, bitīgi mūs, kas te notiek. Konkurēt. Kāds uzrādās ir devis jau pirms baznīcas. Edīs. Divas vai 2,5 nedēļas? Jā, tā varētu. Tāpēc, kad viņi jau tevi iepriekš kaut ko meklē, bet neatrad, bet tagad pat cik uzgāja, tad uz kaut ko viņi saka. Saka, pārcēt, meklēt iekšā, jā? Nu, jā, nu tas otrā galā tā būs. Kaut kāds vīrīši borējās, bijāmies civaru bailā. Ko viņš grib zināt? Kādi iespaidi par Orientusu? Orientējoši diezgan. Orientācija nepazudīs. Grūti teikt, pagaidām vēl nav zudusi, bet viss vēl priekšā, tā kā iespējas mums ir, iespējas mēs, es domāju, arī izmantosim. Un tad jau redzēs. Laiks rādīs. Laiks rādīs. Ļoti būtiski ziņojums. O? Lai skolē atpasīt uz ceļu, un uzreiz taisnījā. Un uzreiz ir kāds pakrīzies. Bet tie ir arī viena laiku taču. Iestīgs, kā viņš pakastu, Latvāņi, liela Latvāņas. Vispār man liekas, bez piecām. Jā, tā arī ir. Kā to pierakstīt katrā? Tātad šis ir pēc kā mēs šeit braucām, ne? Kāds plans tās nosaukums? Atkals, višmēr savam ģēlskrītaris. Izskatās, jā. Bet būs tavs checkpoints, konkurenti. Arī dzan 9. numurs. Kas ir rakstīts uz kapliču vārdiņiem? Numurs nevis 9, bet 14. Vērts pārdodas. Kapu analīzes.
Labdien! Kāpēc tāda panika? Kāda panika? Paranojas partizāni! Tu izdzer vienu sauso vīnu. Oh yeah! Tu izdzer otro sauso vīnu. Oh yeah! Tu izdzer trešo sauso vīnu. Oh yeah! Labdien! Tu zini visu par Kas tev uzbūta? 13. dēls. Nā, lieliski. Mēs kurienes dodaties? Pie 12. dēla. Kur mēs atrodamies? Kas šodien pa datumu? 13. Cik ir logi? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, Konkurenti, laika mašīna. Šitie te mūsu saka, un mēs sakojam viņiem, jā. Un no šitiem tiek kaut kā nekādīgi. Jā. Labi. Suns, pienāks, tur cilvēks. Es saprotu, cik viņš tur jāda. Patīkā. Īsa mašīna. Un tad iesībā atšifrējums. Sekojuši stūbā, virsā, Inese. Tur vajag lielāks pilns, bļa. Kam šitais būtu pēdējais posms, tā kā. Ko neskaidrojat? Tāda mīlētā satikšanās vietiņa. Tāda vietiņa. Jā, ko es varētu pateikt? Viņa vstać. Gribu. Sasodīt, ko jūs esat redzējuši, ka kinologi tas pats, kas zirgs? Ko lūdzu? Izrādās tās bija divas stāļas. Astaļos mošku šitos te suņus. Droši vien, ka suņus tur. Šīs dienas posmā tika kopumā nobraukt aptuveni cik? No 220 līdz. Sākot no 220. Mēs kā dalībnieki, kuri arī vēlās apsveikt vispār kādu no komandas sastāviem, mūsuprāt, komanda, kur vajadzētu apsveikt, ir komanda ar 13. numuru. Nu ko, varbūt kāds vēl vēlās apsveikt, varbūt kāds no organizatoriem vēlas kādu dāvaniņu pasniegt. Nē, gribējās jau taksim tautas, nu neko. Tā, bet kā jau es teicu, tās bija tikai pirmais posms. Mums vēl priekšā ir kaut kas nopietnāks. Nakts posms.